tas jau bija pirms pusotru gada, kad mēs bijām mazāk populāri nekā šobrīd. Es biju aizgājis uz TechChill. Droši vien zinu, kas ir TechChill. Ja? Tā kā, manuprāt, Baltijā vai plašākā reģionā droši vien tāds jaudīgākais tehnoloģiju startup pasākums. Un tur tāda milzīga burzma, parasti networkings un tā, kā saka, jauno tehnoloģiju paudze un tā. Un es tajā brīdī stāvēju tur viena maliņā un man tas nametegs, kā viņš vārda karta vai kā karājās kaklā, un man pienāk klāt viens vīrietis vai džeks, un es viņu nepazinu, viņš man saka, vai tu esi Astrid Šep? Es saku, jā, un tā, īsumā, ko viņš pateica nākamais bija, es klausos jūsu podcastu, tas ir viens, bet otrs, ko viņš pateica, es nākotnē vēlos kļūt par private banking klientu. Un es komandēju šito stāstu, tā kā regulāri saku, tas ir fantastisks sasniegums, ka principā cilvēki pirmkārt zina, kas ir Swedbank private banking, un otrkārt, ka viņi vēlās kļūt tieši par mūsu klientu. Šīs dienas raidījums būs ar Astrid Šepu, Swedbank private banking vadītāju, un viņa, starp citu, arī ir Swedbank jau 3 gadus jubileju tikko nosvinējušā podkāsta autore, un podkāsts saucās 15 minūtes ar Swedbank private bankingu. Būs raidījums par to, kādi ir rezultāti no tā, kad viņi izvēlējušies šo te brīnišķīgo, padziļināto cilvēcisko komunikācijas kanālu, kas saucās podkāsts. Tā kā sekojiet un klausieties mūs tālāk. Astrid, sveiki! Sveiks, Viestur! Paldies, ka tev ļāvi ierasties pie tevis. Es neteikšu mājās, varbūt otrajās mājās, kas ir, tomēr darbs arī ir mūsu otrās mājas. Un tas iemesls ir tāds, ka, tu pārstāvi Swedbank podcastu šajā gadījumā, kas ir viens no zināmākajiem Latvijā podkastiem, un arī, kad mēs aptaujājam savus klientus un cilvēkus, kas potenciāli domā par podkastiem, top 3 piemin Swedbank podcastu. Un mēs ar tevi satikāmies tieši šajā pašā telpā pirms 2 nedēļām, kad jūs svinējāt 3 gadu jubileju. Tu vari pastāstīt nedaudz, kas tagad ir noticis šo 3 gadu laikā ar Swedbank podcastu un vispār kāda ir tā ideoloģija Swedbankā, kāpēc jums vajadzīgs tās komunikācijas rīks? Jā, pirmkārt, es vienkārši jāsaka, ka es varu visvairāk pastāstīt par Swedbank private banking podcastu, ar ko es esmu ļoti jau aizrāvusies un nodarbojos 2,5 gadus no šiem 3 gadiem. Un kopumā Swedbankai papildus private banking podkastam vēl ir arī pāris podcastu lauksēm, podcastu lauksēmniekiem, nišas podcasts uzņēmējiem, podcasts par ilgtspējas tēmu. Un tā tālāk, tā kā vēl pāris. Un, principā manuprāt, arī, ko ir vēl svarīgi pieminēt par to mūsu podcastu, ir tiešām, ja viņš sākās kā tāds neliels eksperiments pirms jau vairāk kā 3 gadiem, tad šo 3 gadu laikā, kā tu pareizi arī teici, tas ir kļūst par vienu no populārākajiem podkastiem Latvijā, par ko ir milzīgs gandarījums, jo mūsu šī private banking podkasta pamattēma ir ieguldījumu un finanšu pratība, kas tā sākotnēji liekas varbūt tāda nišas joma, bet podkasts regulāri ierindojas Spotify topos, YouTube'ā klausītākās epizodes sasnieguši jau 25,000 klausījumu, un tā lēnā garā mēs esam pietuvojušies jau gandrīz 150. epizodei. Un man ir tiešām tas milzīgs prieks un gandarījums par to redzēt kā tas podcasts gan gribētos diezgan droši teikt, ka dara labu gan sabiedrībai, gan mūsu klientiem, gan arī visai komandai un Swedbank, kas ir iesaistīti. Labi, es tagad gribētu uzklikšķināt ar dubult klikšķi uz tieši tos tiem rezultātiem, kas varētu interesēt ļoti daudz cilvēkus, jo tad, kad es uzrunāju cilvēkus par podcastu ideju, viņiem galvenais arguments ir pretarguments. Katram tagad ir podkasti. Ir tik daudz podkasti. Kāpēc, lai mēs uztaisītu vēl vienu? Jā, zini, es tev daļēji šim varētu pat piekrist, jo man liekas, tas viena no mūsu jaudām un ieguvumiem ir tieši tā 3 gadu pieredze un 150 gandrīz jau epizodes. Un tā ir tiešām milzīga pieredze, un tas podcasts ir līdzīgi ir tāds finanšu termiņā, ir Warrenam Buffetam tāds teiciens, tas salikto procentu efekts, kas ir tas 8. pasaules brīnums, un viņš ļoti labi strādā gan ieguldījumos, gan skriešanā vai veselībā, gan finanšu veselībā, man liekas, arī podkāstā. Un tā burvība tajos saliktajos procentos ir tāda, ka tu darot tās it kā ļoti vienkāršas mazas lietas, bet laika gaitā viņas eksponenciāli tā kā palielinās. Un ļoti līdzīgi ar podkāstu, kad dēļ tiem 3 gadiem un gandrīz jau 150 epizodēm mums ir būtiski pieaugusi, manuprāt, tā kopējā pieredze, kā ierakstīt podkāstu. Mums ir būtiski, ir ļoti būtiski šie lojālā sekotāja datu bāze.
Un, tas paņem laiku to visu uzbūvēt. Tas varbūt ir tas pretarguments, bet es šodien to stundu vai cik mēs runāsim, es varu pastāstīt ļoti daudz par visiem tiem ieguvumiem, ko mēs tajā procesā esam ieguvuši, jo, kā es komandai mēdz teikt, ka podkāstam ir ļoti daudz plusi un tikai viens mīnus, bet par to mīnus varbūt noslēgumā. Jā, labi, mīnus mēs neaizmirsīsim, bet kas ir tas, tas pirmais lielākais iegums, ar ko tu tiešām ļoti, ļoti lepojies? Zini, kā? Tam podkāstam, kā jau mēs runājam, viņam ir 3 gadi, un sākotnēji viņš sākās kā eksperiments uz vasaras sezonu, kā informēt private banking klientus, kas ir Latvijas turīgās privātpersonas, uzņēmēji, vadītāji, viedokļu līderi, kā informēt par ieguldījumu tēmu. Un kaut kur 2,5 gadus atpakaļ mēs viņu palaidām plašāk sabiedrībai pieejam, un tajā brīdī arī tas mērķis principā nomainījās uz to, ka tas podkāstu pamatmērķis, galvenais pamatmērķis ir plašāks sabiedrības izglītošana ieguldījumu tēmā, tādas finanšu pratības attīstīšanā. Un īstenībā es teiktu, tas ir arī tas numur viens lieta, ar ko es arī lepojos, jo man pašai personīgi vienmēr ir bijis ārkārtīgi svarīgi darīt kaut ko, nevis tikai tāpēc, ka tev jāsasniedz biznesa rezultāts vai kaut konkrēta lieta jāizdara, bet kur dari kaut ko, kas palīdz kopumā Latvijai vai sabiedrībai attīstīties. Un tas ir arī viens no Svetbanka īstenībā pamatmērķiem ir tāda kopējās sabiedrības finanšu veselības stabilizēšana, tādas ilgtermiņā veselīgas sabiedrības finanšu jomā attīstīšana. Un es domāju, ka ar to podkāstu kopumā mēs tiešām darām brīnišķīgu darbu šajā jomā, un kā es teicu, gan man pašai tas ir svarīgi, bet es redzu, ka tas arī jebkuram no manas komandas private banking, visiem Svetbankā ir ļoti svarīgi tas, ka mēs darām kaut ko, lai izglītotu sabiedrību kopumā. Un padarīt pasauli par labāku vietu. Piedod par šo triviālo teicienu. Nē, bet tas ir patiesībā ļoti, ļoti svarīgi. Jo ņemot vērā to, ka ja jūs tagad runājat un stāstat no Svetbanka profila, protams, kad visu laiku asociējās, kad mums māca dzīvot finanšu pratības jomā no Svetbanka puses, un vārds Svetbanka tiek atkārtots entās reizes, visticamāk jūs arī iespējams jūtat arī kaut kādu klientu pieaugumu, vai es nezinu, kā jūs mērat varbūt to monetāro pusi. Tur ir, es varu daudz par šito runāt, un īstenībā man tā podkāsta tēma, kā es saku, es esmu 2,5 gadus hosts tam podkāstam, esmu piedalījusies vairāk kā pusē epizožu, un man tā tēma, man tiešām deg acis par to godu vārds. Man ļoti patīk interesēties gan no satura puses, gan arī par to, kā vispār veidot tos podkāstus, un tāpēc par tiem plusiem var stāstīt, bet noteikti kopumā, ja runā vispār, ja sasumē papildus tam galvenajam mērķim podkāstu, kādi ir tie galvenie 3 pārējie ieguvumi vai plusi, tad viens ir, šī ieguldījuma tēla veidošana, ieguldījuma eksperta tēla veidošana vai kopumā tēla veidošana. Otrs ir mūsu klientu iesaist un arī jaunu klientu piesaist. Un trešais ir arī mūsu pašu komandas kompetences celšana gan ieguldījumu jomā, gan arī komunikācijas jomā. Un, ja runā, tu vaicāji par šiem, kā saka, konkrētiem kodiem rezultātiem vai mērķiem, kas ir sasniegts, tad, ja paņemam, teiksim, kaut vai to pirmo grupu par šo ieguldījumu eksperta tēlu, tad, mēs ar to podkāstu palīdzam veidot gan kopumā, kā teica, Svetbanka tēlu, gan arī private banking tēlu, gan arī īstenībā katra individuālā runātāja. Jo mūsu podkāsts ir unikāls arī ar to es gribēju kaut kur sākumā teikt, vēl nepaspēju, bet ka podkāstā es lepojos ar to, ka principā ir runājuši visi privāti banķieri. Kā es teicu, es esmu hosts un es esmu droši vien vislielākajā skaitā epizožu piedalījusies, bet runā visa komanda. Un man liekas, tajā brīdī, kad tavs privāti banķieris no klienta acīm, tas līdzīgi, ka viņš runā televīzijā. Ja viņš runā podkāstā, tad droši vien viņš ir vēl gudrāks nekā man likās pirms tam. Tas ir par to tēla veidošanu. Un ja runā par kaut kādiem tādiem konkrētiem piemēriem, man nebeidz pārsteigt tiešām tas nevis klientu, bet sabiedrības loks, kas mums klausās. Tas tiešām ir ļoti, ļoti plašs, un mēs arī veicam regulāri dažādas aptājas. Mums klausās 63% no private banking klientiem, bet arī, kad es izēju no šīs mājas un aizēju uz kādiem pasākumiem, tad es regulāri satieku cilvēks, kas mūsu podkāstu zina. Un man ir tāds patiesas stāsts no dzīves. Tas jau bija pirms 1,5 gada, kad mēs bijām mazāk populāri nekā šobrīd. Es biju aizgājusi uz TechChill. Droši vien zinu, kas ir TechChill. Ja? Tā kā, manuprāt, Baltijā vai plašākā reģionā droši vien tāds jaudīgākais tehnoloģiju startup pasākums. Un tur tāda milzīga burzma, parasti networkings un tā, kā saka, jauno tehnoloģiju paudze un tā. Un es tajā brīdī stāvēju tur viena maliņā un man tas nametags, kā viņš vārda karta vai kā karājās kaklā, un man pienāk klāt viens vīrietis vai džeks,
Un es viņu nepazinu. Viņš man saka, vai tu esi Astra Šepa? Es saku, jā. Un tā, īsumā, ko viņš pateica nākamais bija, es klausos jūsu podkāstu, tas ir viens, bet otrs, ko viņš pateica, es nākotnē vēlos kļūt par private banking klientu. Un es komandai šito stāstu, ka regulāri saku, tas ir fantastisks sasniegums, ka principā cilvēki pirmkārt zina, kas ir Swedbank private banking, un otrkārt, ka viņi vēlās kļūt tieši par mūsu klientu. Un man tādā ziņā, principā daļai ar to podkāstu un arī citām aktivitātēm, ko mēs kā private banking darām dažādiem pasākumiem, un tādu klientu iesaist. Tas mērķis patiesībā būtu tāds, ka, ja tas ir tas mūsu mērķa klients, ka viņš vēlās būt tieši Swedbank private banking klients. Un kā mēs arī ar komandu esam runājuši, man liekas, ir tie vairāki līmeņi tai, kā saka, atpazīstamībai. Viens ir tāds mūsu auditorijas klients vai klausītājs, kas klausās mūs regulāri. Otrs ir, kas ir dzirdējis varbūt pāris epizodes, tās, kas ir vairāk interesējušas vai kā. Un trešais ir tāds, kurš vienkārši zina par to podkāstu. Bet īstenībā jau tajā brīdī vienkārši, ka viņš zina, ka tāds podkāsts ir, ka mēs runājam par ieguldījumiem, mēs jau esam sasnieguši daļu no tā mūsu mērķa, teikt. Jā, ja mēs runājam par bankām, man nav tāda sajūta, ka ir kaut kāds Citadeles podkāsts vai ir, Rietumbankas podkāsts. Ir tikai vienīgs Swedbank podkāsts, kas man liekas, ka jūs ritīgi forši esat paņēmuši to nišu, kas ir savas industrijas pioniera nišu tieši no komunikācijas viedokļa. Un man liekas, ka ir tik daudz industrijas Latvijā, kur jebkurā vietā, kur mēs startētu ar podkāstu, cilvēki būtu pirmie, kas par kaut ko tādu sāk darīt. Bet par to es tev varu absolūti piekrist. Jā, es arī uzskatu un piekrītu, ka Swedbank mēs esam pionieri tajā podkāstu jomā un tiešām esam veiksmīgi šo nišu paņēmuši un iegājuši viņā. Un ko es arī gribēju minēt, vēl nepieminēju, ka principā arī tā podkāsta, tas, ka mēs esam, es teiktu, tik veiksmīgi atpazīstami un esam spējuši radīt šīs gandrīz jau 150 epizodes, tas ir liels visas komandas darbs, jo viens, kā es teicu, tas, kad visi Swedbank private banking komandā ir iesaistīti, tā runā visi privāti banķieri, tas ir viens. Mums ir projektu vadītāji private bankingā, kas droši vien ir ierakstījuši 95% no visām epizodēm un iespējams ir viena no pieredzējušākajām podkāstu ierakstītājiem Latvijā, kaut gan tas nav bijis sākotnēji viņas tā kā darba amata aprakstā. Un, protams, mums ir viss tā kā Swedbank sociālo tīklu atbalsts, sociālo tīklu vadītājs, mums ir pieeja attiecīgi tā kā Swedbank marketinga kanāliem, un mums ir pašiem sava studija, šīs pašas mājas 2. stāvā, šodien mēs ierakstam 25. stāvā ar skaistu skatu, bet mums ir studija droši vien arī viena no labākajām Latvijā, tā ka tas ir tāds, tas podkāsts ir rezultāts ļoti lielam komandas darbam. Tā kā, to vienam cilvēkam ir ļoti sarežģīti vai droši vien neiespējami sasniegt. Labi. Man kā tagad šī raidījuma vadītājam arī nedaudz ir jārūpējās par dramaturģiju. Mēs nevaram visu laiku stāstīt par skaistām un brīnišķīgām lietām, kas, protams, ir tas, ar ko mēs lepojamies. Mums vienā mirklī ir jāsāk iebraukt iekšā kaut kādās ēnas teritorijās, kas ir kaut kāda viena kļūda, kuru tu varētu aicināt arī visus pārējos, kas ar podkāstiem gribētu nodarboties, izvairīties no šīs kļūdas. Ko jūs esat pieļāvuši? Ļoti labs jautājums, ko man nav nemaz tik viegli atbildēt, jo kāds saprot, es esmu podkāstu fani un viņam tiešām ir ļoti daudz ieguvumi un par kļūdām. Es teicu sākumā par tiem mīnusiem, ka ir daudz plus, viens mīnus, vienīgais mīnus, kā es saku, viņš paņem daudz laika, un ja laiks ir nauda, tad viņš ir dārgs, tā. Jā, taisnība. Tā kā, es neteiktu, ka tā ir kļūda, bet, tas, kas ir jārēķinās, ka tas nav viegli. Un tas nav viena mēneša notikums. Tas ir, kā es saku, šis salikto procentu efekts, ka tu vienkārši, līdzīgi kā tev jāuztrenē skriešana ir, vai arī, ja tu vēlies, līdzīgi kā mūsu segmentā, ja tu vēlies kļūt turīgs, tas nav tā, ka mūsu klienti ir, teiksim, lielākā daļa vinnējuši loterijā vai arī ieguvuši mantojumu. Tas ir daudzu gadu tāds ļoti pacietīgs darbs, un tas paņem daudz laika un enerģijas. Es domāju, es nesaku, ka tā ir kļūda, bet tas ir tas, ar ko jārēķinās. Un, teiksim, arī stāstot par Swedbank šiem podkāstiem, par private banking podkāstu, es izstāstīju par to komandu un jaudu, kas īstenībā ir aiz muguras šiem podkāstiem. Un arī man pašai, teiksim, jārēķinās tā satura radīšana. Tas nav, tu noteikti to zini labāk par mani, tas nav viegls darbs, un lielākā daļa tas notiek ārpus darba laika, piemēram, to, ka tur interesēties par tēmām, ko varētu stāstīt, vai arī tur sevišķi, ja tev ir jāsagatavojas par konkrēto tēmu, tas parasti notiek brīvdienās, un, protams, es to izbaudu daļai, bet tas ir liels ieguldīts darbs, ar ko jārēķinās, un man ir, protams, es domāju,
ka noteikti ir arī veiksmīgi podkāsti, kam ir kaut kāds 10 epizodes izlaists. Es klausījos arī bija, man liekas, kad viesa vienā no tavām podkāstu epizodēm. Noteikti tur arī ir efekts no tā, bet tas, ko es gribu teikt, kad ja tu gribi tā attīstīt ilgtermiņā, tas ir tāds reāls komitments, jeb apņemšanās, kas ir jāuztur. Un īstenībā es nesaku, ka tā nav kļūda, tas ir vairāk tāds raksturojums tam private banking pieejai un disciplīnai. Ja mūsu podkāsts ir, es domāju, es diezgan droši esmu, ka mēs esam vienīgais podkāsts, 2 gadus no vietas mēs iznācām absolūti katru piekdienu. Jo mēs bijām tā kā, mums džinglā pateica, ka katru piekdienu mums ir podkāsts par ieguldījumiem. Un tas varēja būt 31. decembris vai 1. janvārs vai Jāņa vai Līgo vai Lieldienas, bet podkāsta epizode iznāca. Un tas, man liekas, ir bijis tas raksturojums, jau pārlecot tā kā uz to, ka mūsu centrā ir klients un mūsu tas private banking, tas servisa līmenis ir tik augsts vai tā atbildības sajūta, kad, es domāju, gan komanda, gan es īsti pat nepieļauju to domu, ka tu varētu tā kā kaut kā nepildīt to savu solījumu. Un mums arī mūsu komunikācija daļa ir teikusi, klausies, nav taču panorāma, varbūt neviens nepamanīs, ka jūs vienu nedēļu arī tā neiznāksiet. Bet tad tos pirmos 2 gadus no vietas, principā, bija katru piekdienu, un tad mēs gadu atpakaļ komandu apsēdāmies, varbūt, lai to slodzi bišķi tā kā mazinātu, tad mēs izlēmām laist katru otro piekdienu, bet īstenībā mums arī tas neizdodas, jo mums ir tik daudz tās tēmas un idejas, tā ka mums ir biežāk nekā katru otro piekdienu, bet, vairāk, rēķināties, ka tas nav tāds super vienkārši, jo tur ir ļoti daudz sastādāts, ar ko jārēķinās. Kā jūs tiekat galā ar gatavošanās tēmēm? Mēs nedaudz pieskārāmies, tas tiešām ir tas pamats, jo visiem liekas, kad mēs ieslēgsim kameras, noliksim mikrofonus, tad sāksim sarunāties, vai ne? Kā ir tavs novērojums no tā, cik daudz tu esi gatavojusies, varbūt arī no pieredzes, kā tev ir uzlabojušos to raidījumu rādītāji, no tā, cik tu forši kontrolē to situāciju raidījumā? Zini kā, par tiem raidījumu rādītājiem, es saku, ir jau tagad tā diezgan liela pieredze uzkrājusies, man vispār par to tādu filozofisku pārdomas, jo viens, ko es nesaukšu pirms konkrēts, varbūt cipars, bet mēs redzam arī absolūti katru nedēļu mums aug sekotāju skaits. Un arī tas klausījumu vidējais skaits visu laiku aug. Un ir bijušas, protams, kaut kādas epizodes, kas varbūt negaidīti izšķēra. Piemēram, labs piemērs bija pagājušajā gadā. Mēs paņēmām mantojumu un nāves tēmu, un tā bija absolūti nomertu. Bet man liekas, es esmu bijis kaut kādā lekcijā pie tevis, kur tu teici, ka ir 4 tēmas, kas cilvēkiem patīk. Viena no tām bija nāve. Es tev tieši gribēju tikko teikt, ka ir tāda čerejošā tēma. Kā redzi? Tā, piemēram, baigi izšķēra. Tā, ka mēs negaidījām, ka būs tik labi, bet tas, ko es gribēju teikt, ko es priekš sevis esmu domājis, ka tas, cik es labi kontrolēju situāciju epizodē, vai cik viņi labi izdosies, nevienmēr var korelēt, manuprāt, ar to klausījumu skaitu, jo, lai cilvēks to epizodu noklausītos, tur ir citi parametri. Tev ir tēma, runātājs, nezinu, kāds tev ir bildi uz vāciņu uzlikt, jo bieži vien tu izvēli klausīties vai ne, izdari, tu jau nezini, cik tā epizode ir laba. Par to es tās pie sevis tā filozofiski domāju. Starp citu tajā lekcijā, tā bija 3 minūšu lekcija toreiz, kad mēs, tu man uzaicināji šeit par pastāstīt par saviem novērojumiem. Es pastāstīju arī par Diary of CEO vadītāja veidu, kā viņš testē tieši to thumbnails, tos YouTube coverus. Un viņš liek uz reklāmām 100 dažādas YouTube thumbnails un izvēlās tikai to, kuram ir vislielākais pieprasījums. Un tas ir tas mehānisms, cik ļoti skrupulos pasaulē vispār strādā ar šo mēdīju. Labi, viņam tur ir 1 miljoni sekotāju, viņam tas 1% vai 0,1% no klikšķa ir ļoti, ļoti būtisks uzreiz. Latvijā, teiksim, ja tu saki 25,000 skatījumu YouTube, tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Tas priekš Latvijas ir vienreizēji forši. Jūs esat top 1% no veiksmīgākajiem podcastu veidotājiem Latvijā. Un, zini, kā tur atkal top 1% pieminē, man atkal gribās par tiem saliktiem procentiem, tas ir līdzīgi kā podcastu, es arī lasīju, jo tu, piemēram, nākamos 10 gadus katru rītu iziet paskriet 20 minūtes, pēc 10 gadiem būtu Rīgā top 1 sportiskākais cilvēks. Un tas ir līdzīgi to podcastu. Un tik grūti to regularitāti motivēt. Tik grūti. Bet jums ir ļoti foršs koncepts. Tas vēl viens kompliments jūsu dārziņā par to, ka jums ir vesela komanda, kas ir 10 plus cilvēki, vai ne, private bankingā? Nē, principā private bankingā mēs esam ap 20 cilvēki,
es saku, sanāk, es esmu visvairāk epizodēs, bet tad ir tāda pārējā runātāja, kas ir ļoti, ļoti bieži tieši no komandas, ir līdz 10. Jā. Bet kopumā visi privāti banķieri mums ir 15, tā kā runājuši ar visi. Jā, jo redz, kā mēs parasti iesakām, tomēr, kad ir viens galvenais runātājs, tu izklausās, ka tu esi tas dominējošais spēlētājs, bet ir ļoti forši, kad ir nedaudz noņemt to slodzi arī no vadītājas pleciem un ka pārējie arī var piedalīties. Un tādā veidā var saražot to kvantitīvo to virzienu. Un arī par šo, protams, viens no iemesliem, kāpēc mēs esam tik daudz tieši tā, lai tu to slodzi vispār varētu paņemt un uzturēt to regularitāti, īpaši tajā brīdī, kā es teicu, ka viņš bija vispār katru nedēļu. Un šobrīd ir katru otro nedēļu vai biežāk, kas arī īstenībā, priekš Latvijas podkastiem ir ļoti nopietna slodze. Bet otrs ir arī tas, ka, es tiešām ticu, tas, ka mēs tur esam vairāk tie runātāji, viņi padara arī interesantāku. Jo mēs esam, kā es teicu, cilvēki jau, kā saka, ir vienkāršas būtnes. Mēs, tas nevienmēr ir tā podkāsta, varbūt epizodes kvalitāte, bet tiešām, ka tu ieraugi jauns cilvēks uz tā podkāsta epizodes vāciņu, mans kolēģis. Ja tur ieliec, teiksim, 3 cilvēks vai kāds, kas nav runājis, arī uzreiz uzkāp tas, ko es gribu teikt, ka cilvēkiem jau varbūt paliek garlaicīgi, ka tev ir visu laiku tur viens runātājs, pat ja tie viesi mainās. Tā kā tas, ka pirmkārt tev mainās, kaut vai uz podkāstu vāciņu, tas runātājs, otrs, mēs katram tā personība, runas veids, pieeja ir savādāk, tas saturs arī uzreiz ir interesantāks. Bet, principā, mums dalās tā kā 2 daļās. Es teiktu, viens ir tas mūsu pašu gatavotais saturs par ieguldījumiem, kas ir, ko mēs paši private banking darām. Un tad arī, kad es atnācu private banking 2,5 gadus atpakaļ, es arī sāku aicināt ārējos viesus, un tā ir tā, es teiktu, tā otrā sadaļa, ko es tad parasti hostoju, bet es pat taisu abu veidu epizodes. Bet tur man arī tā doma bija, to pirmo gadu bija principā tā, ka privāti banķieri tikai, private banking komanda runā, un vienkārši, arī iejūtoties tā mūsu klienta kurpēs, likās, ka, viens ir forši, ka tev stāsta tas privāti banķieris, kurš īstenībā droši vien Latvijā arī tajā top 1% starp ieguldījumu ekspertiem, jo mēs visi esam licencēti ieguldījumu eksperti, katru gadu mums ir konkrētas stundas jāmācās, visi esam likuši eksāmenus, tā kā kopumā tā kvalitāte podkāstam ir ļoti laba, bet man likās, ka no tāda varbūt sevišķi tādas turīgās privātpersonas viņam iespējams ir ietekmīgāk, ka viņam kāds cits viņam līdzīgs pastāsta, ka viņš arī iegulda. Un tā kā mums ir tās 2 veida epizodes, es teiktu, viens ir ar viesiem, viens ir mūsu pašu saturs. Un ko jūs darīsiet tagad nākotnē, kādu jums stratēģiju nedaudz pamainīt, varbūt virzienu vai konceptu? Zin kā par konceptu īstenībā mums ir vairāk tā, ka visu laiku pašiem gribās to drive, ko mēs tā kā jaunu varētu un tā, un man pašai arī patīk uzlikt mērķus visādus, ko mēs šogad sasniegsim, ko mēs izdarīsim. Es vispār esmu tāds rezultātu orientēts cilvēks un arī diezgan analītisks, un es sekoju līdzi, kas kā ir gājis. Bet tā kā es teiktu, ka mēs visu laiku meklējam tos kaut kādus jaunus driveus vai kaut kādus jaunus leņķus, tā skaitā, lai nepaliktu garlaicīgi mūsu klausītājiem. Piemēram, pirmo, cik tas sanāk, man liekas, 1,5 gadu laikam, es tagad arvais precīzi neatceros, mums bija tikai audio epizodes. Pagājušajā gada rudenī mēs pielikām klāt video epizodes, tad absolūti eksperimenta veidā, tāda man, kā saka, patīk tās trakās idejas, mēs novembrī laikam sanāk, mums, pusgada laikā, vai 3 mēnešu laikā bija vairāk tāda pasaules līmeņa runātāji angļu valodā, kas bija tāds absolūts eksperiments, es teicu. Es viņu varu dabūt, kāpēc nerunāt angliski, es māku diezgan labi, kas ir sliktākais, kas var notikt. Un tās epizodes pie mums bija tāda pirmā, kas bija ar to starptauti, tāds Jonas Riderštrole, kas ir, viņš ir tāds futurologs pasaules līmeņa, es arī gatavojoties izlasīju viņu grāmatu pēdējo, un viņš bija grāmatā 2 gadus pirms Covid pandēmijas un 3 gadus vai 4 gadus pirms Krievijas iebrukumā Ukrainā tieši bija teicis, ka mēs neviens nezinām, kad sāksies nākamā pandēmija un kad nāksies nākamais tā kā bruņotais konflikts, un es viņam prasīju, kā tu šito prognozē. Tā bija nenormāli interesanta saruna, un tā ir arī viena no klausītākajām epizodēm arī piemēram YouTube, kas mums ir bijusi vispār podkāsta vēsturē. Tā kā, visu laiku ir tās kaut kādas, mēs meklējam tos, es neteiktu, ka mēs plānojam mainīt to konceptu, mēs, es teiktu, esam uzticīgi tai bāzē, ka mēs runājam par ieguldījumiem, mēs runājam par to finanšu pratības attīstīšanu, bet mēs meklējam tos jaunus, tā kā knifus, veidus, man ir mani sapņu runātāji, kurus es jau zinu, ka es gribu, un tad, tā, vairāk uz to es teiktu. Tā kā, ko mēs arī, kas, protams, arī nekas jauns jau tagad nav, ko mēs tad arī
uzsākām, ja mēs visu laiku filmējām studijā, tad, piemēram, šogad janvārī arī bija pasaules līmeņa runātājs, Swedbank Private Banking atbalstu uz Rīgu. Mēs atvedām tādu Bernāra Venē izstādi, un viņa paša arī Bernārs Venē ir pasaules līmeņa laikmatīgās mākslas zvaigzne. Viņam ir virs 80 gadi, un tad mēs filmējām Rīgas biržā, tā kā ļoti skaisti tur starp gleznām un tā. Nu, tā kā mēs tādā veidā mēģinam. Nu, es teiktu, galvenais uz to saturu runātājiem un varbūt arī uz to vizuālo noformējumu. Jā, tas ir foršs virziens. Es arī pamanīju, ka tev bija raidījums ar latviešu mākslinieku, modes mākslinieku pie viņa studijā, kas arī izskatījās ļoti, ļoti efektīvi. Viņš jau pats jau ļoti interesants viesis, kā tāds ir. Tagad klausoties tev par tiem nākotnes virzieniem, jo redz, kā mēs visi attīstamies, mēs visi gribam jaunas izaicinājumus. Protams, kad arī jūs 3 gadus esat kārtīgi strādājuši. Viens virziens, kur es tā kā redzētu, ir ļoti daudz cilvēku studijā. Tas ir Dombura variants. Tā kā aiziet tajā virzienā. Tas ir no vadītāja viedokļa ļoti liels izaicinājums savākt visu to baru. Un otrs virziens, ko Latvijā un Baltijā, man liekas, neviens no podcastu veidotājiem vēl nav uzņēmies darīt, tas saucās, nu labi, es viņu saucu par radioteātri, bet ir viens konkrēts piemērs. General Electric, lai pievilinātu jaunus darbiniekus, jaunus cilvēkus, viņi uztaisīja podcastu, bet kas patiesībā ir dramaturģisks materiāls, ko iestudē aktieri. Bet tur ir speciāls pasūtījums, ka tur ir kaut kāda futuristiskā ainava pēc 20 gadiem. Viņiem tur ir kaut kas svarīgi ar signāliem un viņu produktiem un frekvencēm un visām tam līdzīgām futuristiskām lietām, kas tavā gadījumā varētu būt pēc 20 gadiem, kā izskatīsies finanšu pratība Latvijā. Un viņi faktiski izveidoja, man liekas, 3 vai 4 raidījumus kā radioteātri. Kas no darba viedokļa, tas ir dārgi, protams, tur ir jābūt dramaturgu komandai, tur jābūt ar aktieriem, bet viņi ieguva fantastiskus rezultātus, viņi piesaistīja jauniešus, un tur visu laiku ir General Electric, visu laiku tur figurēja. Un tieši no radioteātra virziena, kas Latvijā ir salīdzinoši, nu es neteiktu izmirst, bet viņam vienkārši nav finansējums, lai viņš labā līmenī būtu. Man liekas, tas ir tas nākošais solis, kur var iet korporācijas. Es tā kā iesaku jums pakluso. Paldies par labu ideju. Šo es apsvērsim noteikti. Starp citu par to, nu, negluži Domburu šovu, bet to lielo skaitu. Mums ir bijusi epizode, kur bija, nu, es intervēju 4 viesus. Tā kā mēs bijām paņēmuši arī no tā tehnoloģiju, nu, tāda tā kā to tehnoloģiju jomas dažādas vadītājs, to nosacīt jauno paudzi. Bija interesanti, bet, protams, tur ir, es piekrītu, ka jāuztrenē tā, nu, es neesmu Domburs, tur droši vien ir tā dinamika, kā noturēt to paneli, tā kā jāatstrādā. Domburu žestu atstrādāt, šitā kā hipnotisko. Tā kā to mēs kaut kad esam mēģinājuši, bet par teātru, zinu, šāda doma nebija bijusi. Jā, jo redz, viņš nebūs, klausītājiem nebūs sajūta, ka tas ir teātrs kā teātrs. Tas vienkārši ir žanrs tāds, un mēs viņu pielāgojam katrā pasūtītāja vēlmēm. Man liekas, tas ir, es pats paklausījos, viņš vinējis ir vairākus podcastu pasaules balvas, kas ir tie Ebby Awards. Un nu tā, man vienkārši pat pašam tā doma tik ļoti patīk, es nevaru atrast, kam to piedāvāt. Tu vēl piedāvās režisors, tas tev vēl tuvu sirdī, un tu saprot droši vien, kā to var izdarīt. Un viņš ir tikai uz dzirdi. Viņš nav tikai dzirdi, tikai audiālais. Un tāpēc, kad ir iztēle, cilvēkiem ir bagātākais, kas mums ir, un līdz ar to viņam tas efekts patiesībā pat dažreiz ir lielāks. Forši, labi, es aizrāvos. Man vienkārši acis deg arī par šito te podcastu ideju. Klau, labi. Cik tu drīksti stāstīt? Kā jums ir finanšu rādītāji, varbūt korelē ar to raidījumu skatījumu, ar to kumulatīvo komunikācijas pieaugumu? Nu, es tev konkrēti stiprinājumus, protams, nevarētu stāstīt, bet tas, ko es pirmkārt varu pateikt par podcastu kopumā, nu, kā es teicu, man kopumā backgrounds, es nāku no finanšu jomas, no tādas finanšu vadības jomas, es beigu uz Zviedrus, un pēc tam es 15 gadus strādāju ieguldījumu fondā, kas iegulda Latvijas uzņēmumos privāti, un kopš tā laika es esmu iemācījusies, ka tu nevari pieņemt pareizes lēmumus, ja tev nav datu. Vai ja tev ir nepareizi dati. Un tad, pirmais jau, ko mēs darām, kad man, teiksim, ar manu komandu, ar privātu banķieru komandu vadītājiem katru nedēļu iknedēļas sapulces, kur mēs ejam cauri biznesa rezultātiem, tas ir viens, bet tajā pašā sapulcē vai tajā pašā Excelē, ja vienā tā kā failā man ir dati par biznesa rezultātiem, nākamais mēs par podcastu. Mēs katru nedēļu ejam cauri podcastu statistikai, cik ir Spotify, cik ir YouTube, mums ir salīdzinājums visām iepriekšējām epizodēm, mēs ļoti īstenībā analītiski un zinātniski
zinātniski tam pieejam, un tas ir vēl viena lieta, kas jārē. Nu, mēs tā, es teiktu, zinātniski un nopietni tai lietai pieejam, jo arī, nu, es domāju, ka tu nevari, kā saka, uzlabot to, ko tu nemēri, un mēs tāpēc sekojam līdzi, tāpēc mēs varam redzēt, kā kur epizoda aizgājusi, kas gāja, kas negāja. Nu, tas ir viena lieta par rezultātiem runājot, par podcastu rezultātiem, par biznesu runājot, tad, nu, mums noteikti ir uzlabojušies rādītāji, bet, zin kā, dzīvē ir tā, ka neviena lieta, nu, nav tā, ka tu aizēji no A līdz B. Es tev nevaru tāpēc pateikt, ka tas ir tieši no podkāsta vai tieši vēl no kā, bet, protams, man ir tā sajūta, ka noteikti podkāsts viennozīmīgi ir palīdzējis, un viena no lietām, kam viņš noteikti ir palīdzējis arī paralēli tai podkāstu veidošanai, mēs īstenībā arī to pēdējo 2 gadu laikā, 2,5 esam tiešām uzbūstojuši vai attīstījuši arī mūsu klātienes pasākumus ar klientiem. Mums ir tāds rudenī notiks jau 5. Private Banking investoru fórums, kur mums nāk apmeklēt 300-400 turīgās privāta personas klātienē, kas Latvijas mērogā ir turīgajām personām viennozīmīgi lielākais pasākums, bet arī ieguldījumu jomā tas ir noteikti viens no lielākajiem un kvalitatīvākajiem. Un es tā pie sevis domāju, kas to mums ir palīdzējis attīstīt arī, teiksim, tos klātienes pasākums tieši tas podcasts, jo pirmkārt tev ir tā iespēja mācīties, komunicēt, prezentēt, runāt, tas ir viens. Otrs, tu caur to podcastu saproti, redzi, tu mēri, skaties, kas ir tās tēmas, kas cilvēkiem interesē. Treškārt, tu atrodi viesis, kas, ja viņi ir labi, mēs arī aicinām, tad, teiksim, visi mums ir labi, bet, tā, tu, teiksim, varbūt arī noskrīno kaut kāds runātājs, kurš tu varētu izmantot šajos pasākumos. Un vēl viena lieta arī, mēs par to neparunājam, bet mūsu podcasts saucās 15 minūtes ar Swedbank Private Banking, un tur tā doma ir tāda, ka mūsu klienti ir ļoti aizņemti un prasīgi auditorija. Nav tā, ka turīgās privātpersonas ir daudz sapelnījuši naudu, tagad atpūšos un to vien dara, kā klausās podcasts. Viņiem ir maz laika, un viņi grib kvalitatīvu saturu īstā laikā. Un arī viena lieta, īstenībā, ko mēs esam pārņēmuši, es teiktu, daļai no podcastu tiem investoru fórumiem, ir tas, ka mums runātāji neviens nerunā ilgāk par 15 minūtēm. Ir 2 stundu garš pasākums, kur tev ir, principā, varbūt beigās 8 runātāji, ļoti labi kvalitatīvi, bet ļoti īsi. Un tā kā es viņus pats te arī, es nezinu, varu teikt, ka producēju, bet runājotiem runātājiem sākotnē bija tā problēma izstāstīt nopietnam cilvēkam, tev būs 15 minūtes. Bet, tā kā tas ir noteikti, kam podcasts ir palīdzējis attīstīties, bet noteikti viņš ir palīdzējis arī biznesam mums attīstīties. Un tā, es nevaru saukt konkrētus cipars, bet tā runājot ar banķieriem kaut kur, man liekas, gadu vai pusgadu atpakaļ, tā prasīja, pamēģiniet tā uzmest aptuveni, cik jūs zināt, cik klienti varbūt podkāstu vai to mūsu fórumu ietekmē ir mainījuši savu uzvedību. Un tur, tā ekstrapulējot vai savākot kopā, te noteikti to brīdi bija kaut vairāk simti, kas ir ganā, es teiktu, iespējīgi, teiksim, wow, to mūsu vairākās 100 cilvēki. Vairāki simti. Jā. Ir no podkāsta pieņēmuši lēmumu kļūt par jūsu klientiem? Nē. Kaut kā, tas ar to, ka viņi balstoties, teiksim, uz to mūsu pasākumu vai podkāstu saturu kaut kādā veidā ir, pieņēmuši kaut kādu veidu. Jā, patiesībā tie touchpointi vairāk vajadzīgi, jā. Jo tas, es minēju par tiem podkāstu plusiem, viens, es teicu, tas ieguldījuma tēls, bet otrs ir šis, ko es teicu, ir šī klientu iesaiste un jaunu piesaisti, jo tas podkāsts, viņš tiešām ir fantastisks ar to, ka, kā es saku, mums tas ir attīstīts ļoti elastīgs, regulārs rīks, kur mēs katru nedēļu vai katru otro nedēļu varam komunicēt ar mūsu klientiem. Un pēc aptaujas datiem, es laikam teicu, ka 63% mūsu klienti klausās tā podkāstu, un es domāju, arī tam turīgiem segmentam, jebkuriem cilvēkiem ir nepieciešami tī komunas un iesaistas sajūta, ka pat tev atcerās, ka tev runā un tā tālāk, un mums ir veids, kā, es domāju, viņi ir kļuvuši vēl lojālāk un iesaistītāk, veids, kā viņus informēt, pastāstīt kaut ko jaunu, un arī īstenībā vēl viena lieta, ko es esmu runājis ar banķieriem arī, kad, arī par jaunu klientu piesaisti agrāk, ka tagad arvien biežāk ir tā, ka, ja agrāk tu uzrunāji kādu jaunu klientu par piedāvājumu kļūt par private banking klientu, tad šobrīd ir tā, ka, ja tu uzrunā, pirmkārt, viņš jau daudz biežāk zina, kas ir private banking, un otrkārt, viņam stāst tālāk mums arī tāds podkāsts, viņš saka, es jau klausos jūs podkāstu, es zinu. Tā kā tas noteikti ir palīdzējis mums kopumā arī biznesa rezultātiem. Jā, forši runāja, bet tas ir klasiskais jautājums par to, cik garam jābūt podkāstam. Jums pat ir nosaukumā 15 minūtes bet tam ir kaut kāds iemesls? Es nebiju
podkāstu izveidotāji. Viņi izveidoja iepriekšējā private banking vadītāju, bet no tiem 3 gadiem 2,5 gadus es veidoju. Bet tas no sākuma viņi izveidoja šīs 15 minūtes tieši ar to domu, ka tas ir īsa, konkrēta, kvalitatīva informācija. Un, kā es teicu, mums ir tā ļoti liela tā kvalitātes latiņa, atbildība pret klientu, un es godīgi pateikšu, mēs pat ik pa brīdi, es tā nejūtos līdz galam labi, ka mums nav 15 minūtes uz laiku, jo ir tās, teiksim, tās epizodes, ko mēs paši gatavojam. Tās parasti ir līdz tām 20, tā kā es saku, 2,5 gadus atpakaļ ieviestās viesa epizodes, tur ir 30 parasti, 40, bet arī īsāks nekā parasti, varbūt citos podkāstos. Bet tā doma ir par to, ka tas ir īsts, konkrēts, īsts saturīga informācija priekš mūsu klientiem. Kā jūs izplatāt? Parunājam par izplatīšanu. Es redzu, ka mums ir arī glāzītes. Tas arī ir viens no mehānismiem, kā tomēr mēs liekam pasaulē manīt, ka mēs esam podcastu devotee, piemēram, tā vējā krūzīte. Un kas ir vēl tie mehānismi? Jo ar to nepietiek. Mēs nofilmēt varam visi, mēs varam nopublicēt. Tas mums prasīs varbūt arī vairāk laika nekā parasti, bet kas notiek tālāk? Jā, to es arī... Kā tu zini, tu biji uz mūsu 3. dzimšanas dienu, ik pa laikam es organizēju komandai tāds podkāstu dienas un dzimšanas dienas un tā, un lai iedvesmotu un kaut kādā veidā izglītoties, lai būtu tas drēvs attīstīties tālāk. Un kā es arī saku, viena tā daļa, ko es teicu, ka jāreikinās, ka tas ir smags darbs, ir šī satura un epizodes radīšana, bet tas ir īstenībā puse no tā darba, jo līdzīgi kā jebkurā uzņēmumā vai startupā tev būtu fantastisks produkts, bet tas, ka tu esi viņu saražojis, nenozīmē, ka kāds viņu pirks, ja par viņu neuzzinās. Un līdzīgi kā ar podkāstu epizodi, tāpēc saka, īstenībā tā otrā daļa ir tā saucamā, promotēšana vai promocija vai kā tu viņu izplati. Un, protams, viens, kas mums ir ārkārtīgi palīdzoši, ir, kā es jau sākumā teicu, šis Swedbank komunikācijas kanāli, jo, labi, ja atgriežamies vēl par to, kur mēs viņu publicējam, tad mēs podkāstu publicējam Spotify, YouTube un Apple platformās, tā kā ir pieejams. Tā kā tas ir viens. Un, kā es teicu, arī tajā Spotify mēs regulāri esam klausītāko podkāstu topā. Bet otrs papildus, es pat esmu piespiedu kārtā kļūst par tādu mini-influenceru. Man katru epizodu jānopublicē kaut vai tāpēc, lai es komandai rādītu piemēru. Bet ir arī, vismaz daļu no epizodēm, tad, lielāko daļu, tad noposto arī Swedbank LinkedIn profilā, Swedbank Instagram, Facebook es vairs neatšos, pārsvarā Instagram. YouTube arī, protams, mums ir tie Swedbank kanāli, un arī tas, ko mēs paši, protams, mēģinām kaut kādā veidā darīt privāti, ir pāris aktīvāk, tā kā komandas locekļi. Bet tas ir, kā es saku, nevajag sagaidīt, droši vien, ka jūsu mērķa auditorija to vien dara, kā Spotifyā meklē jūsu podkāstu epizodi. Tas ir jārēķinās, ka visi cilvēki ir aizņemti un mārketings strādā, un kādam varbūt var likties, ko tu var ņemties pa tiem sociātīkliem, kur tu nezinu, savu ego apmierina vai kā, bet realitātē jārēķinās, ka sociātīkli ir tā mūsdienu realitāte un ir sevi jāmarketē tas saturs, lai viņi kāds klausītos. Un parunājam par mērķa auditorijām, jo jums, man liekas, ir ļoti svarīgi mērķa auditorija, droši vien, ka turīgie, vai ne? Kā tu sevi noformulē? Kā es teicu, mums tas pamatpērķis ir jau tos 2,5 gadus plašāks sabiedrības informēšana, bet mēs, gatavojot to podkāstu un podkāstu epizodus, mums tomēr tajā centrā absolūti mēs domājam par mūsu private banking klientu. Mēs domājam par to, vai viņam interesēs un patiks tas saturs, ko mēs radam. Un es, protams, arī saredzu, man to ir teikuši arī, es saku, man ik pa brīdam ir kaut kāds atsauksmes no malas iedod, ir teikuši, ka tu klausoties to podkāstu, tu dabūni to seju, ka tu piekļūsi tā kā ekskluzīvam klubiņam, un tas tā tiešām arī ir. Es pati, teiksim, man varbūt ir bijusi tā laime visu mūžu strādāt tajā segmentā, kur strādāja ar uzņēmējiem, vadītājiem, ar tādu nosacītu turīgo segmentu, bet arī vadot private banking, es pati daudz esmu iemācījusies no tā, teiksim, kā viņi kļūst turīgi, kā viņi rīkojas ar savu naudu. Un pat, ja tas podkāsts ir orientēts uz to private banking klientu, īstenībā jebkurš to noklausoties tiešām piekļūst tai informācijai, kā varbūt tu vari arī veiksmīgāk rīkoties ar saviem līdzekļiem. Un, kā es teicu, mēs principā visu laiku tomēr es pati, teiksim, kad es domāju par viesiem vai saturu vai kā, es vienmēr paturu to filtru, vai tas manam klientam būs interesanti. Un man gribētos teikt, ka mēs zinām, ko vēlās mūsu klients. Tu zini, ir tā filma Mela Gibsona, ko vēlās sievietes. Jā.
Jā, tad es nestāstīšu, kā es tur kājas vaksēju, un tur bija elektrošoks, jo iekrita fans. Jā. Tā kā viņš zina, ka viņam tā filma, ko vēlās ievest, tad mēs zinām, cerams, ko vēlās mūsu klients, un mēs uz to arī strādājam. Un no tā arī, viens ir saturs, ko mēs radām, un tie, kā es teicu, viesi, tad es diezgan skrupulozi skatos, lai ir, kā saka, lai tas ir cilvēks, ko manā skatījumā varbūt, kurš ir interesants, tad tam turīgiem segmentam dzirdēt, ko viņš domā par ieguldījumiem. Tas ir viens. Otrs arī es teicu, kaut vai tas epizodes garums vai tas nosaukums, ka tā ir aizņemta auditorija, kas mūs klausās, kuriem varbūt nav laiks klausīties 2 stundu epizodes. Un, tā kā mēs visu laiku paturam prātā, to mūsu klients ir primārais. Kā viņš izskatās? Kas tas ir par klientu? Kā viņu uzbūvēt? Viņam ir bārdu vai nav? Tu gribi dzirdēt vidējais, kāds ir private banking klients? Tas ir tas avatārs, ko tu redzi sev iztēlē. Kāds viņš izstāsta? Es tev varu diezgan precīzi izstāstīt. Viņam 54 gadi. 54 gadi. Kā domā, vīrietis vai sieviete? Droši vien, ka vīrietis, ne? Jā, vīrietis. 70 kaut cik procentu vīrieši, jā. Es domāju, tu teiksi 77 centimetri. Nē. Tā statistika mums nav kāds jau garums, jā, okay. Jā, tā kā lielāk, tieši tā, tas ir vidējais, ir vīrietis, tas mūsu klients ir, tā kā... Uzņēmējs droši vien. Jā, tas arī ir, un īstenībā tā statistikas kādā citā podkāstā viesojoties tieši stāstīja vairāk par to mūsu vidējo klientu. Viņš ir diezgan līdzīgs arī pasaules vidējam. Vienīgi tas klientam Latvijā varbūt ir drusku vairāk sievietes un drusku jaunāks nekā vidēji pasaulē. Bet kopumā tas ir jau tā kā virs 50 gadiem vīrietis. Pamatā arī pasaulē ir tā, ka kur 2/3 to turību ir ieguvuši uzņēmējs, uzņēmēja darbības ceļā, tā ka tas ir pamatā uzņēmējs. Kaut kur 1/3, 1/4 daļa no visiem klientiem ir arī tie saucamie algas klienti vai augstu ienākumu klienti, kas ir tā arī paudze, kas ienāk, kas ir ļoti labi apmaksātos darbos, teiksim, programmētāji strādā. Tie arī tā kā ir atbilstoši. Ja mums, principā, tas ar to es varu dalīties, nav slepena informācija. Mums tas slieksnis, lai kļūtu par private banking klientu, ir vai ikmēneša ieņēmumu neto 6,000 eiro, vai aktīvu pie mums 200,000 eiro. Tā kā tas ir tas profils, virs kura, kas pie mums. Tā kā. Un tas ir tas vidējais klients, un atkal mēs atgriežamies pie podkāsta, kā es teicu, es tā ļoti analītiski un arī skrupulozi sekoju līdzi. Mēs arī redzam, teiksim, pēc Spotify un YouTube tās auditorijas, tur var redzēt, kas ir tas tavs vidējais klausītājs, un īstenībā ļoti arī atbilst, kad mums pamatā, kas nav tipiski, varbūt citiem podkāstiem, mums pamatā klausās vīrieši vai lielākā daļa, kas man pašai likās baigi interesanti, ka Spotifyā klausās jaunāki, bet arī nosacīt jaunāki, tur no 35 līdz 55, un YouTube'ā klausās vecāka auditorija. Tas jau vai šito zināju vai ne, bet tas es saprotu, ka es arī agrāk domāju, ka YouTube klausās tā kā jaunieši vai skatās, bet arī vecā paudze klausās YouTube. Es dzirdēju no vienas reklāmas aģentūras, ka pirms 2 gadiem notika lielā tektoniskā pāriešana no televīzijas uz YouTube. Un tur ir tas 50 plus, tā kategorija, sāk skatīties vairāk YouTube. Iespējams, tur kaut kur arī ir atbildi. Iespējams, par to tektonisko pārmaiņu, tā ir vēl viena lieta, ko es arī gan komandai stāstu vai kā. Man beig interesē tā podkāsta tēmas, arī klausos, kas pasaulē notiek un tā. Un šobrīd jau ir tas saucamais podkāsta laikmets, relatīvi nesen ievēlēja prezidentu Donaldu Trumpu. Viņa agrāk tur katrām tām ASV vēlēšanām ir savs tas kanāls, medijas bija galvenais, kad tur bija Twitter, kad televīzija, tad šīs vēlēšanas ir nosaukts par podkāstu vēlēšanām, jo caur vienu dalību Joe Rogan šovā viņš aizsniedz 100 miljonu auditoriju, tur salīdzināja, ka pirms tam bija bijis kaut kāda tā priekšvēlēšana debata televīzijā CNN starp Baidenu un Trumpu, un tur viņi pat pusi no tās auditorijas neaizsniedz. Vai arī, ja Trumps būtu droši vien vairākas nedēļas no vietas katru vakaru primetime televīzijā, viņš arī nesasniegtu tādu auditoriju. Tā realitāte, cik es esmu lasījusi, un tā tas arī ir, kad arvien vairāk ir tas shifts vai virzība, kā tu saki, no standarta mēdījiem uz to, ka tu uzticies vairāk individuālām personībām. Un tas, pateicoties tam, ka mums ir 3 gadu laikā izdevies izveidot šo kanālu, protams, ir ieguvums gan mums, gan arī citiem podkāstu veidotājiem. Tur ir gan, es domāju, gan draudi, jo es domāju, ka ir šīs iespējas, plašākas dezinformācijas izplatīšanas un tā, bet tā ir arī iespēja.
podkāstu veidotājiem. Jā, bet kāpēc Latvijā vēl nejūt to, ka tagad ir podkāstu laikmets? Es zinu, tā kā es tur dzīvoju tajā vidē, man liekas, ka jau jūtu, es neesmu objektīva, bet tu varbūt esi objektīvāks tajā lietā. Bet, man liekas, tu pats es teicu, un es tev piekrītu, domāju, ka tur vēl potenciāls ir liels. Jā, starp citu, Lietuvā ritīgi labi iet ar podkāstiem. Tur ir vairāk, tur ir ļoti, ļoti populārs gossip žanrs, kas varbūt nebūs jūsu Swedbank virziens nākotnē, bet podkāstu kultūra tur ļoti, ļoti attīstīta. Igaunijā, tāpat kā Latvijā, vēl visu laiku tā kā, es vēl gribu pastīties kādu rezultātu, vai tu man vari garantēt, ka būs tādi skatījumi. Ļoti daudz visādi iebildumi. Bet tagad, piemēram, ja tev pie tevis atnāktu kāds uzņēmējs un saka, Klau, es redzēju, jums fantastiski iet Swedbank podkāsts, es arī gribu tagad sākt savējo podkāstu, iesaki man 3 lietas ļoti konkrētas, kuras man būtu jāņem vērā. Pirmais, droši vien saprot, kas ir tava mērķa auditorija. Kas ir viens ir mērķa auditorija, otrs vai pie tā pirmā, otrs, kāpēc to tā dara? Kas ir mērķa auditorija? Viens mērķa auditorija, otrs, kas ir tavs mērķis? Jā. Kāpēc to tā dara? Es domāju, tas, un trešais, kā tu to fiziski izdarīsi. Jā. Un kas tas būtu? Ko tu ieteiktu? Par kuro pusi? Trešo. Par trešo. Tur tiešām praktiski ir jāparēķina, vai tev būs tas laiks un jauda to darīt. Tas ir viens. Jo tā satura gatavošana nav vienkārši. Tā kā, pirmkārt, vai tu pats gatavos to saturu un vai tev tam būs laiks. Otrs ir tehniskā puse, kā tu to nodrošināsi, jo, kā es teicu, mums ir fantastiski iespējams, Swedbankā visa tehnika. Es zinu, man pie manis nākuši arī no viesiem stāstījuši, kā tur mājās ieraksta vai kurš tur ko attālu no to epizodes, kā tu mājās zem segus, jo ir labāka akustika vai kā, tas tur visādi stāstus dzirdēt. Tā kā tehniskā puse ir diezgan būtiska. Varbūt tas ir labs koncepts arī Swedbankai, tāda maza rubrika zem segas finanšu pratība. Droši vien, kad mēs par to arī padomāsim, jā, bet droši vien nebūs mums atbilstoši, bet tā kā tehniskā puse, jā, trešais, kā tu teici, šī izplatīšana, kā panākt to, ka, tā satura sagatavošana ir liels darbs, lai viņi arī noklausās kāds pēc tam, jo tas, ka tu tīri saražos, nenozīmē, ka kāds viņu obligāti noklausīsies. Jā, tā komanda ir fantastiska priekšrocība. Jūsu gadījumā lielākajā daļai nav tādas iespējas. Tad, protams, var ņemt mūsu kompāniju Podmēdī, tad mēs jums visu uztaisīsim no Alīzē. Bet ir arī cilvēki, kas arī pašmācības ceļā nopērk šādus te mikrofoniņus, kas 100 eiro apmēram maksā šis te statīviņš. Un tad ir, patiesībā, lielākais laiks ir montāžā aiziet, un to bieži vien nepadomā. Jā, tas ir tās diezgan sarežģīts process. Tā ir tā tehniskā puse. Es saku, ka tas nav tā, ka tu, kā tu saki, atnāc, un es jau daru to saturu un bišķi no promocijas puses, bet pat man, tā gatavošanas ir ļoti nopietns darbs. Tu pats redzēji, pirms tam man bija lapas, kā saka, sadrukātas, jo es esmu tas rakstītājs, kas saka, man vajag uzrakstīt to, ko es domāju, lai es saprastu, ko es domāju. Labi, es tādu bišķi pārspīlē, bet ir tāds tā kā teiciens. Un tas ir liels darbs. Jā, pirmkārt izlasīt, izpētīt, kas ir tas, ko tu gribi runāt, sastrukturēt, un lai tas ir klausāms. Bet mēs varam panalizēt, kā tu gatavojies šim podkāstam, jo tomēr es tev apmēram 3 lietas pateicu, kurā virzienā mēs varētu doties, un tad tu esi sarakstījusi priekš sevis saturu, kuru tu gribētu vēl pateikt. Jā, tas bija tavs veids. Jā. Un zini kā, un arī tas, kad jau senāk tu 2,5 gadus to podkāstu gatavo, tas jau arī to esi attīstījis. Tu zini, kā tu gatavojies. Un, protams, tev paliek arvien vieglāk, jo tev ir jau visādi veidi saturs jau gatavs vai galvā vai kurus, ko tu vari atsaukties. Un es teiksim, arī dzīves, man kopumā ir vienmēr patikusi tā publiskā runa. Es arī vidusskolā, tur gan debašu klubos braukāju pa Latviju, pa konkursos, gan publiskās runas, gan arī darba dēļ sanāca publiski runāt. Bet tas podkāsts tiešām ir fantastisks rīks tādā ziņā, dēļ tās regularitātes. Pirmkārt, ka tu esi spiests gatavoties un trenēties. Otrs ir tas, ka tev reti, kad ir iespēja regulāri dzirdēt gan savu balsi, gan to, kā tu runā. Un trešais arī tas feedbacks gan no klientiem, gan arī īstenībā vēl viens tāds fantastisks stāsts no tās pašas Bernāra Venē epizodes. Es minēju, ka mēs Rīgas biržā bija jāieraksta epizode ar pasaules slavenu mākslas leģendu. Man bija precīzi 30 minūtes laiks. Pirms manis viņš runāja Latvijas televīziju, pēc tam Latvijas radio, un mēs tur esam iekārtojušies starp gleznām. Viņi gaida, nervozēja, tur atcerēties visu uzprasīt. Un pie manis pienāk, es nezinu, laikam saucās tā kā operators, kas ieraksta video epizodes priekš manis, ko es nesen arī biju tā kā priekš mūsu podkāstu, nesen bija ierunājis. Viņš man pienāktu 3 minūtes droši vien pirms tā kā man ar Venē jāsāk runāt. Viņš saka, klausies, es editējot tev iepriekšējo epizodu, 3 minūšu epizodā 30 reizes izgriezu ārā tev,
Man pirmā reakcija bija tāda, es viņam arī pateicu, nu nevar būt. Viņš saka, nē, tiešām tik daudz. Otrā man bija, tas ir nopietni, šitam man vajadzēja pateikt, ka 3 minūtes pirms šī. Bet es neaizmirsu, ko es gribēju prasīt, un arī es tā apzināti domāju, tas tiešām ļoti mazreiz pateicu tam. Bet pēc tam es domāju, nu īstenībā fantastiski, nu man neviens dzīvē droši vien tā arī nekad nepateikt, ka es tā daru, un es pat, noklausoties pārdesmitās epizodes, kur es esmu runājis, to pat kaut kā nebija pamanījis. Nu tā, nu tas vairāk stāsts par to, ka tas tāds kolosāls treniņa rīks. Nu, bet cik cilvēki varētu to neuztver kā uzmundrinājumu pirms raidījuma. Nu, varbūt, ka uzmundrinājumu neuztveru, bet es uztveru to kā ka tā ir tā iespēja tev uzlaboties. Un tas, viņš ir fantastisks treniņrīks. Un īstenībā arī, ko es no tiem plusiem, ko mēs neparunājām vairāk, tā kā šajā podkāstā ir iesaistīta liela daļa no private banking komandas, tad es domāju, ka milzīgs iegūms tieši ir šī kompetences attīstīšana. Un tas ir divās jomās, gan ieguldījumu un tā satura jomās, gan arī komunikācijas jomās. Jo, zini, kā tajā brīdī, kad, ja tev ir jāuztais kaut kāda prezentācija, jāpastāst kolēģiem, tas ir viens, bet ja tu zini, ka tev ir jāsagatavo prezentācija un jāpastāsta, tā kā, lielam skaitam Latvijas tādu varbūt ietekmīgāko cilvēku, kur klausīsies liels skaits, kur klausās droši vien visa Svetbanka valde, tas tā atbildības līmenis ir ļoti, ļoti liels. Un ir tas teiciens, tas pats Stevens Bartlets, ko tu esi pieminējis, teicis, ka ja tu vēlies kaut ko apgūt, tad apņemies to kādam iemācīt. Viens ir iemācīt, otrs ir vēlams regulāri un trešais vēlams publiski. Un tas efekts, kad es, kā teicu, ir tas eksponenciālais ieguvums. Tas ir par ieguldījumiem un līdzīgi, kā es teicu, šī komunikācijas jomas attīstīšana, tas podkāsts ļoti palīdz. Jo es nezinu uzņēmumu, kurā, tādā vidēja un augstākā līmeņa vadītājiem nebūtu viena no prasmēm, obligātā prasme, komunikācijas prasme. Labi, tur varbūt tehniskās prasmes, varbūt tur komandas darba un saliedēšanas prasmes, un vienmēr ir top 3 ir komunikācijas prasmes. Bet tad jautājums ir, kā jūs stratēģija, lai attīstītu šīs komunikācijas prasmes jūsu darbiniekiem. Man liekas, ka šī ir tā atbilde. Kad ir vienkārši tie gamification principos, tie spēles noteikumi, ir spēle tādi 15 minūšu raidījums katru piekdienas rītu, un vienkārši Arnoldam, Jurim un Mārītei būs tas jādara, vienkārši gribat vai negribat. Un, protams, ka paies pusgads, būs grūti, un tad jau aizies ar vien labāk un labāk. Tā tas arī ir, ka tās pirmās reizes ikvienam ir grūtāk, bet visiem jau ir tas gandarījums un prieks, ka tev izdodās, un tā redzamība un tev kompetence cēlas. Tas mēs tā lielākoties tomēr caur to iedvesmu un gandarījumu to mēģinam darīt. Mēs runājam par tām populārākajām tēmām, par to nāvis, ap citu mantojums ir brīnišķīga tēma. Mantojums, tāpēc, ka viņš ir ļoti emocionāli piestrāvots, un mēs varam mantot arī vērtības, mēs varam mantot arī fiziskas un materiālas lietas, un tad ir attiecības. Es nezinu, kā varētu finanšu podkāstā kaut ko par attiecībām. Labi, mēs šo tēmu neesam, bet man starp citu bija viena ideja. Man nav visas idejas realizējās, bet bija par to varbūt, kad pāri uzaicināt parunāties par to, kā viņi ģimenē, jo tā ir ļoti liela īstenībā tēma par to, kā ģimenē to finanšu jautājums risina un par to sarunājās. Citu. Šitā ir ļoti laba ideja. Jo bet nav vēl tāda bijusi. Netflix, es neatceros, kā sauca to vienu Netflix vadītāju, bet viņam tieši ir šādas te ģimenes un pāru finanšu pratības analīzes raidījumi. Viņš ir indiešu izcēlesmes, un viņam ir pāri, un tad viņi ir, tur viens ir pelnošāks, viens ir mazāk pelnošāks, kā viņi dala to naudu, tur ir tādi uzreiz konflikti dramatiskie, kas priekš raidījumiem vienmēr ļoti interesanti. Un tā var aiziet tādā nedaudz terapijas virzienā. Mēs nekad šo vārdu nepieminēsim, protams, šajā finanšu raidījuma kontekstā. Bet ņemot vērā, ka ir ļoti veiksmīgs tas tieši konkrētais raidījums, es domāju, šis varētu būt arī Svetbankai rītīgi labi. Es domāju, līdzīgi kā par mantojuma tēmu, es domāju, tā ir ļoti aktuāla tēma, jo tas, man liekas, pierādīts, ka finanses ir viens no top strīdu iemesliem attiecībās. Jā, tieši tā. Super, forša tēma. Es nezinu kā, bet ir vēl viena top tēma, ir mājdzīvnieki. Es nezinu, kā jūs to varat dabūt iekšā. Par to gan es vēl nebiju nekādā formātā. Man gan ir bijusi doma, ka, ja es zinu, ka viesim ir suns, bet nav vēl bijis, ka mēs labprāt gribētu jau uz video epizodu, viņš arī viņam līdzi. Tikko kā lampā bija, es redzēju arī, man liekas, ka Svetbanka skatuvēs bija vairāk ar saviem mājdzīvniekiem, tas uzreiz tā, vai cik forši un mīļi un tā. Un tas rītīgi patīk cilvēkiem. Jā. Man bija arī vienai klientē, mēs taisījām podkāstu, viņai mājās filmēšana notiek, kur viņai brīnišķīgs balts suns Ako, tāds ziemeļnieks. Un mēs tieši konceptuāli bija, es viņai pateicu, ka katrā pirmajā minūtē, katram raidījumā mums ir jābūt epizodē ar Ako. un patiesībā viņai bija atsauksmes, un kur sunīts, un kāpēc nebija tajā raidījumā, un kāpēc viņš saslims, un vienkārši viss prasa par to suni, nevis par raidījumu. Tā arī tas strādā ar cilvēkiem, jā, viņiem
patīk šādas lietas. Bet tā doma tāda, ja mēs zinām tās top ejošās tēmas, mums ir jāpielāgo mūsu raidījuma tai tematiskai ievirzēji, un tas vienkārši būs efektīvāk un jaudīgāk bieži vien. Es jau trešo reizi saku, ka mēs pieejam diezgan zinātniski, ka mums ir tā labā ziņa, ka mums ir pieeja tai auditorijai, jo bieži vien tu veido podkāstu, tu jau nezini precīzi, kas tev klausās. Arī es nezinu precīzi, kur Jānis Bērziņš vārdu uzvārdu, kā es saku, nezinu, bet mēs varam nojaust, pēc kādiem datiem mēs zinām, ka mūs klausās diezgan daudz arī mūsu klienti, un tad attiecīgi mēs veicam, piemēram, ikgadējās klientu aptāvis, kur mēs arī tad pirms 2 gadiem ieviesām jautājumus tieši par podkāstu vairākus. Tā kā, vai tu klausies, un tur mēs secinājām, piemēram, ka 63% mūs klausās. Mēs esam arī uzdevuši jautājumu par epizodes garumu, un īstenībā tur bija tā atbilde, mēs aizpagājuši gadu prasījām, ka viss pieprasītākā bija 15 līdz 30 minūtes, ne garāka, ne īsāka, varbūt zem 15, man pašai varbūt, ko tu vari paspēt tur pateikt vispār vai kā, tā kā par to, bet arī par tēmām mēs esam vaicājuši. Un īstenībā tā numur 1 jau gada no gada, un tās mums arī ir tās obligātās ikmēneša epizodes, kas vienreiz mēnesī ir par finanšu rezultātiem. Tur tās 15 līdz 20 minūtes, tāds pārskats par visiem pasaules tirgiem. Tā kā mēs arī klientiem vaicājam, un viņi arī atbild, kas ir tas, un viņi arī tur liek tā kā brīvajos lauciņos vēl idejas, ko viņi gribētu klausīties. Tas ir par to auditorijas iesaisti, ka, principā visi jau grib, ja tu jūties lojāls un tev tas saturs patīk, tu gribi, viņš kļūst labāks, tu gribi kaut kā iesaistīties, un runājot par tiem, es arī lasu par tiem pasaules labākajiem podkāsteriem, kā viņi veido savus podkāstus, un tad no dāmām viena no populārākajām tāda Aleks Cooper, viņai ir tāds sieviešu auditorija veidots podkāsts Call Her Daddy, un tad es klausījos vienu epizodi, kur viņa stāstīja par to, kā viņa to savu podkāstu ir veidojusi, un starp citu, viņa arī tas podkāsts ir par attiecību tēmu, bet viņa arī tajās vēlēšanās pagājušā gada pie viņas bija pieteikušies gan Donalds Trumps, gan Harisa, bet viņa zinot savu auditoriju pasaules tikai Haris. Bet ko es gribēju par viņu teikt, tas stāsts bija par to, kad viņa teica, ka, piemēram, ka viņi šo komunu, kā viņi veido, viens ir šī, podkāsts, bet otrs, ko viņi teica, ka tas ir absolūts muļķības, ko uzskata, ka jaunā, paudze negrib klātienes pasākums, tikai sēž tā kā telefonā, ka viņai pilnīgi ir regulāri tā kā klātienes pasākumi, kas ir fully sold out, un tad viņai ir šī tā kā tās cepurītes vai tas merchandise, ka tā komunas sajūta ir ļoti svarīga, un tas ir īstenībā, man liekas, ko mēs, kas private bankingā visu laiku ir bijis spēcīgi, ka tu esi daļa no tādas komunas, bet es domāju, to podkāstu un vēl to pasākumu attīstīšanu, tas ir vēl ievērams spēcināts. Tā. Jā, es pieminēju tajā mūsu tikšanās reizē, Acquired ir tāds arī 4-stundīgais podkāsts, kur viņi pēta uzņēmumus. Un viņiem tagad bija nesen burtiski jauns evolūcijas pakāpiens podkāstu attīstībā. Viņi noīrēja, tas nebija Arēna Rīga, tas bija kaut kas 2 reizes lielāks nekā Arēna Rīga, un viņi uztaisīja klātienes podkāstu ierakstu. Protams, kad viņiem ir piekļuvi Markam Zukenbergam un tur vēl lielajiem dūžiem, tad zāle bija pilna, un viņi uztaisīja ierakstu klātienē. Man liekas, ka jūs jau principā jau to darat. Jums ir 300-400 cilvēki. Jums tikai vajag vienā mirklī pateikt, Laura, kur mēs tagad laivā rakstam. Zini, ka mums nav bijis laivā, bet tas, ko mēs esam darījuši, kā es teicu, mums ir tie klātienes pasākumi, kur tā ir 2 stundas, un pēdējā pusstunda tradicionāli ir tā privātā ieguldījuma pieredze, ko mēs esam to ideju paņēmuši principā no podkāsta. Vienīgā atšķirība tur ir tā, ka tur ir tas paneļa formāts, ka tur es sarunājos ar 3, un mēs esam to, mēs arī filmējam tos fórumus, mēs esam nevis visiem tiem fórumiem, bet mēs esam laiduši to skatuves paneli kā podkāstu epizodi. Bet tas nav bijis laivā, un tas nav bijis tā, ka mēs tirgojam biļetes, atnāciet paskatīties, kā mēs podkāstu ierakstam. Nē, kā kaut kas no tā. Es domāju, ka publikai varētu patikt, ka vienā mirklī viņi saka, tagad tā klusu uzmanību, mēs tagad laidīsim laivā, un visi zālē, viņam liekas, ka tiešām viņi kaut kādu notikumu priekšvēstnešu, mēs palaižam vēl džinglu, visu skaņu, mēs redzam, kā gatavojās Astra tur skatuves, vēl pārlasa kaut ko. Bišķiņ tas teātris, bet tas ir kā skatāmies aizkulises apzinātā veidā. Arī tāds foršs. Jūs jau, principā, jums ir tik daudz foršas iespējas. Svetbankā jums ir gan klātienes, jums ir daudz tie sociālie mēdīji, kā izplatīt. Vai esat domājuši par reklāmām savos podkāstos? Starp citu, šo es arī tieši gatavojoties šodien, domāju, tas manā skatījumā tas viens no bonusiem, ka mūsu podkāstā nav reklāmas. Es nezinu, cik mēs nopietni par to jebkad apsvērtu, un vienkārši klausoties arī citu, varbūt finanšu jomu. Man personīgi ir bišķi traucējoši, ka man ik pa brīdim ir jāklausās tās reklāmas. Katrā ziņā, es domāju, šobrīd tas nav tādā ļoti nopietnā stratēģijā.
tas ir viens, un otrs, tā pamata autorija tomēr ir tie turīgie klienti, nu negribās viņus apgrūtināt savā ziņā reklāmām vēl pa vidu. Jā, tādā ziņā, ja reklāma sāktos, un tagad laiks reklāmai, un 2 minūtes mēs stāstam par kaut kādu jaunu produktu, bet tikpat lielā mērā var arī vienā teikumā, un starp citu, mums tur ir, es arī tikko noreklamēju to podmēdiju savējo .lv, tas ir viens teikums, kurš ir integrēts iekšā savā saturā. To jau, es biju domājis, ka tu runāji par tām, ir daudz, kur tu reāli ielaid reklāmu iekšā, bet skaidrs, mēs diezgan strikti, ne strikti, bet ļoti sargājam arī to, lai mūsu podkāsts neizklausās pēc Swedbank reklāmas, bet, protams, ik pa brīdim jau mēs kaut ko tādā veidā kā vienu teikumu formātā iemetam. Bet mēs negribam, mēs gribam, lai viņš ir tā kā relatīvi neatkarīgs ieguldījums saturs, kur cilvēki grib klausīties, un lai nav tā sajūta, ka tu, klausies Swedbank reklāmu. Bet, protams, ka mums ir tā iespēja iemest tik pa brīdim kaut ko, un tāpēc es saku, ka tas ir tāds fantastisks, elastīgs komunikācijas rīks, un par to komunikācijas rīku arī, tā pasaule, kā var redzēt, kā tā pasaule mainījusies, piemēram, arī gadu atpakaļ. Mums bija klientiem mājā nekustamo īpašumu seminārs. Pārsvarā viss tagad ir klātienē, cilvēki grib klātieni, bet mēs uztaisījām tā kā webināru formātā vienu no gada pasākumiem vienīgo. Un šogad es izdomāju uztaisīt podkāstā, jo mēs vienkārši redzam, ka mums podkāstā tas saucamais reach ir, tur beigās viņš bija 10 reižu lielāks nekā mēs dabonam to esot webinā. Cilvēki grib klausīties saturu tajās platformās, kurās viņi ir, nevis varbūt tur pieslēgties konkrētā laikā, iet uz kaut kādu mājaslapu, kur tev ir jānospiež pogu, paklausīties šo. Tas ir par to, kā tas ir mainījies viss. Klau, tagad ir 2030. gads. Jums ir 8 gadu svinības Swedbank podkāstam. Kādiem rezultātiem tu dalies ar lepnumu? Jā, ļoti labs jautājums. Es noteikti, man pat ir grūti vizualizēt, kas varētu notikt vēl pēc 5 gadiem, jo daudz no tā, kas ir noticis šobrīd, arī neviens droši vien necerēja, varbūt tos klausījumus skaitus un viesus, ko mums būtu izdevies, jo man pašai, bet tas ir jautājums, vai tas iet tajā stratēģijā. Man pašai, piemēram, liekas arī ārkārtīgi gandarījumu sniedzoši un interesants tas virziens, kur mēs tos pasaules runātājus dabonam, bet bišķi man liekas tas redzi, vai mēs tad sākam konkurēt ar pasaules podkāstiem, un tur jau var dabūt tādu veidu saturu. Es domāju, tas mūsu niša savā ziņā ir, ka mums ir Latvijas saturs, bet vienīgi, ja man ir bijuši tie pasaules runātāji, tad viņi ir kaut ko runājuši arī par Latviju. Tas ir bijis tas pienesums. Tā kā kaut kā visu laiku gribās, mums kā private bankingam kopumā arī, lai ir tas kaut kāds jaunais izaicinājums, bet kā tas tieši 5 gadu laikā attīstīsies, es nezinu. Bet, protams, es ceru, ka mēs būsim vēl joprojām un vēl vairāk viens no klausītākajiem podkāstiem Latvijā, ka private bankings kopumā būs audzis vēl ievērojami vairāk. Un galvenais mērķis ļoti gribās, un mēs arī redzam jau to progresu, lai kopumā tā, finanšu pratība un ieguldījuma kultūra būtu arī turpināt ievērojami attīstīties. Jo kāpēc tas mērķis ir tāds, Latvija mēs uz Eiropas fona atpaliekam vēl joprojām ievērojami, tāpēc ir milzīgs gandarījums, ka tiešām par katru epizodu vai katru iniciatīvu vai katru mērķi, kur mums izdodās kādu pārliecināt, sākt vairāk uzkrāt, ieguldīt un parūpēties par to savu nākotni. Es domāju, ka jums būs darba intervijā viens no pamat jautājumiem ir, cik daudz podkāstu raidījumus tu esi izveidojis. Un viss kaut kas saistīts ar komunikācijas prasmēm tajā garajā formātā. Zini kā, tu domā par private banking darbinieku? Jā. Man ir bijušas intervijas, bet tur mēs pagaidām es vaicāju, vai tu esi dzirdējis mūsu podcastu un vai tu būtu gatavs runāt viņā. Sagaidīt. Bet varbūt pēc 5 gadiem jau sagaidīt. Es savādāk, bet šobrīd sagaidīt, ka kādam ir liela pieredze jau podkāstu veidošanā, droši vien, kad nav realistiski. Jā, bet ņemot vērā to, ka Latvijā tomēr nedaudz iepaliek visi šie pasaules procesi, es pieļauju, ka pēc 5 gadiem būs visām bankām būs savi podkāsti. Jūs, protams, joprojām turēsiet to latiņu, ja tā regularitāte arī turpināsies un ies. Es pieļauju, ka jūs integrēsiet to klātienes formātu daudz vairāk. Iespējams, uztaisīsiet radioteātri, jo sapratīsiet, ka tas ļoti ejošs pasākums priekš jauniešu piesaistis. Tu kaut ko tādu jau piedāvā? Es esmu piedāvājis Latvijas radio, kurš tas bija otrais, Latvijas radio 1, laikam, taistos radioteātrus ik pa laikam. Viņi gribēja, lai es viņiem tā kā piedāvāju kaut kādu ideju vai uzmetumu, bet tur ir grūti, tas ir ļoti, ļoti pamatīgi. Tas ir tikai izrādi uztaisīt. Tā kā patiesībā filmu, jo tur tā filmēšana un aktieru darbs ir tikpat nopietns.
un tur īsti nevar viņi pavilkt ar saviem resursiem. Tā kā es domāju, ka ja jūs turpināsiet vēl 5 gadus tādā regularitātē, jūs šis te cilvēciskais, padziļinātais komunikācijas kanāls jums varētu būt tāds, ka jūs uzliksiet uz mājas blakām Svetbankai, klausieties Svetbanka podcastu vēl lieliem neonu burtiem, ka viņš varētu būt tik svarīgs. Jā, un tiešām ir tas efekts, kad tu viņu nevar izveidot vienā dienā, un mums tie 3 gadi, man liekas, ir baigais tāds avans, un uz kā mēs tikai varam turpināt augt un attīstīties. Mēs paši esam smējušies, ka labi, ka ir tas pakāpeniskais pieaugums, ka pirmās epizodes varbūt dzirdēja tikai 10 vai 30 klienti. Jo tev man arī pirmā epizode nebija varbūt tik veiksmīga, kā kāds no nākošajiem, jo tev laika gaitā aug gan tā kompetence, gan sekotājs skaits. Klau, mēs tagad tuvojamies jau beigām, kuru viesi tu man ieteiktu uzaicināt šajā manā formātā par podkāstiem, kuram būtu arī ko padalīties par podkāstu ražošanas pieredzi. No tiem, kas ir bijuši mūsu podkāstā viesi? Jā, arī. Bet varbūt arī kaut kas vēl cits, ko tu vēl domā, kas būtu ļoti vērtīgi. Jāpadomā, jo no viesiem, kas ir bijuši Private Banking podkāstā, es tagad domāju, ka laikam vienīgais ir Jānis Taukačs, Sorainen partneris. Mēs nesen arī ar viņu runājām par to, kā mums iet, kā saka, kā iet, mums abiem ļoti izbaudām patīkam, bet viņš ir tais, vajag trako vienu, kas to visu uztur, un ka tas ir darbs, jā, tā kā mūsu podkāstā, manuprāt, viņš ir laikam vienīgais viesis. Manuprāt, no tādiem Latvijas populāriem, es tieši domāju, pēc kāda principa varbūt, ko tu aicini un ko tu vēl aicinās no podkāstu veidotājiem, man liekas, ka tas pionieris vai dinozaurs ar to lielāko pieredzi ir šī cilvēka jauda, man liekas. Manuprāt, viņa ir droši vien lielā. Katrā ziņā viņa ir vienmēr Spotify topos ap pirmo vietu grozās, tā kā man viņa liekas. Tādā ziņā tīri, ka viņai tā garākā pieredze un vislielākais sekotājs skaits. Jā, Laura Denlerī, tā kā man bija jau sarakstiņā par Jānu Taukaču, es nedaudz biju piemirs, kaut gan Armands Broks man arī ieteica Jānu Taukaču parunāt, jo viņam arī ir savs podkāsts. Forši, jā, šis ļoti, ļoti vērtīgi. Un vēl pēdējais jautājums ir, kādu grāmatu tu tagad lasi vai gribētu mums ieteikt? Man ir, kauns vai kā rādīt to, kas man stāv uz nakts skapīšu uz gultas. Man ir ļoti liela kaudze, un es parasti lasu vairākas grāmatas, bet paralēli. Bet tagad es biju tikko kā uz 3 dienu atvaļinājumu ārpus Rīgas. Es lasu, ir tāds Scott Galloway, profesors Scott Galloway. Viņam ir podkāsts, viens no maniem mīļākajiem, starp citu podkāstiem. Viņam tāds Algebra of Wealth, kas ir par, tā kā finanšu pratību, labklājības veidošanu un tā. Tu esi klausījies viņa podkāsts? Jā, nedaudz, jā. Professor G, viņš neatceros precīzo nosaukumu. Viņš tāds as un tieši ir, jā. Jā, bet viņš man, jā. Tāds viņš ir, jā, bet cilvēkiem jau bieži vien patīk, ka tā runā. Rītīgi patīk, tā kā nokritizē un vispār no biksēm ārā. Ok, forši, jā, šis ļoti labs ieteikums. Es arī labprāt palasīšu šo grāmatu. Forši, paldies tev, Astra, man liekas, bija baigi feini. Paldies tev, Vestur, paldies par iespēju dalīties ar mūsu podkāstu, un tā mums tiešām ir tāda sirdslieta un aizraušanās, kas mums daudz arī ir atnesusi laba. Kur lai mēs tevi atrodam tieši, vai kā mēs varam tev piesakot, vai piekļūt, vai kā mēs tev varam atrast? Es pati esmu droši vien visos sociālos tīklos, bet pamatā visvairāk Instagram, tā arī esmu kā Astra Šepa, vai LinkedInā Astra Šepa. Un podkāstu mūsu podkāsts saucās 15 minūtes ar Svetbank Private Banking, un viņš ir pieejams gan Spotifyā, lūgums piesakot, un lūgums arī ielikt novērtējumu, jo mēs esam īstenībā viens no retajiem podkāstiem, kam es esmu redzējis, kam pie gana liela tā novērtējuma skaita ir 5 balvas, tas, man liekas, ar bišķi to mūsu kvalitātes latiņu apliecina. Tā kā piesakot Spotifyā, zem 15 minūtes ar Svetbank Private Banking vai YouTube Svetbank studija. Un Spotify jūs esat video versijā arī droši vien? Jā, mēs esam Spotifyā gan audio, gan video versijā, un YouTube gan mēs esam tikai video versijās. Jā, super. Visi esat. Paldies tev milzīgs. Paldies tev. Atā.
Jā, liels paldies Astrai Šepai. Šis, man liekas, bija tiešām tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums no tā, ka mēs varam ieskatīties nopietna podkāsta aizkulisēs, kas tika veidot šeit pat Latvijā. It kā tirgus vēl it kā nav gatavs, vēl tikai uzsilst no podkāstu veidošanas pieredzes, bet mēs jau redzam pāris uzņēmumus, kuriem ir ļoti, ļoti labi rezultāti, un mēs redzam arī, ka tādus tālijošus plānus saistībā ar podkāstu raidījumiem. Piesakojiet mums YouTube, Spotify un Apple podkāstā un tiekamies nākošos raidījumos.